Flebologs Ints Ūdris, viņš ir Latvijas asinsvadu ķirurgu asociācijas viceprezidents, ir viens no vadošajiem vēju speciālistiem Latvijā. Dakteris rāda attēlus ar kādu pacientu kājām. Čūlas burtiski saēduša sēdu. Kādas citas pacientes apakštilbi klāt ar brūniem pigmentācijas laukumiem. Izrādās tik nepievilcīgas ir ielaistas vēju mazspējas sekas. Ja veselai vēnai asins plūst virzienā kājā no pēdas uz sirdi, tad šajās slimajos vēju posmās ir pretējā plūsma un asins plūst no sirds virzienā uz pēdu. Tādējādi radot venāzo asins sastrēgumu, pietūkumu kājā, varikozu vēju parādīšanos. Ar hronisku vēju mazspēju sirgst apmēram 1/3 daļa Latvijas iedzīvotāju. Ārstēšanas uzdevums likvidēt nepareizo asins plūsmu. Diemžēl to nevar ne ar smērītēm, ne tabletēm. Šeit nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Vispārējai narkozei, skalpelim, dziļiem griezumiem un sarežģītam pēcoperācijas periodam ir alternatīva – lāzera jeb endoluminālās tehnoloģijas un radiofrekvences izmantošana. Ja ar klasisko vēju operāciju mēs bojātās vējas raujam ārā, tādējādi likvidējot plūsmu, tad izmantojot šīs visas endoluminālās metodas, mēs caur vienādats dūrienu ievadam iekšā šīs vai nu lāzera vadu vai radiofrekvences elektrodu un vēju iekšpusi slēdzam. Pārtraucam šo slimo asiņu plūsmu un pacients kļūst vesels. Vēju slimību diagnostika un arī operācijas notiek ar ultrasonogrāfijas palīdzību. Sākumā ar flomasteru tiek iezīmēti slimie asinsvadi. Radiofrekvences vai lāzera operācijas laikā pacients ir pie pilnas apziņas, jo tiek izmantot vietējā anestēzija. Lāzera darbības princips ir vienkāršs. Intensīvas gaismas enerģijas ietekmē vējas iekšienē esošais olbaltums tiek uzkarsēts un sarūk. Vēja kļūst asins plūsmai nederīga un saraujas arī asinsvada diametrs. Tādējādi slimā vēja tiek slēgta. Ja tiek izmantota radiofrekvences aparatūra, šo uzdevumu veic siltuma, nevis gaismas enerģija. Pilnīgi automātiska darbība ar temperatūras kontroli vējas iekšienē un absolūti automatizētu ciklu, kas jebkurā veidā izslēdz ārsta kaut nejaušības kļūdas. Šādu metožu plus ir viegls pēcoperācijas periods un par 60% mazāku recidīvu iespēja. Šīs ir tādas ķirurģiski invazīvas procedūras, kuras notiek ar vietēju atsāpināšanu, bez rētām un ļoti ātru atvesļošanās periodu. Pateicoties Veselības centra 4 fleboloģijas centra pasaules līmeņa inovācijām, Latvija ir kļuvusi par vienu no vēju slimību ārstēšanas lielvalstīm Eiropā, līdzās Vācijai, kas tiek uzskatīta par modernās fleboloģijas dzimteni. Tagad vācieši brauc mācīties pie mums. Latvijā ir pieejamas visjaunākās tehnoloģijas. Garo viļņu lāzers, kas iedarbojas nevis kā ierasts uz vēnā esošo hemoglobīnu, bet gan ūdeni, ļaujot slimās vēnas slēgt daudz efektīvāk. Turklāt tehnoloģija nodrošina, ka lāzervadu var izmantot tikai vienai operācijai. Ja vecajās paudzes lāzervadi gaismu izstaroja tieši pa galu un faktiski vējas stars gāja paralēli vējas sienai, bija nepieciešama diezgan liela jauda, apmēram 30 vati, lai slēgtu vēju, tad šobrīd ir izstrādāti jaunie radiālās darbības gaismas vadi, kuri, kā redzat, iedomājamies, ka šis ir vēja ar viņas lumenu, ievadot iekšā, mēs redzam, ka gaisma tiek izstarota apļa veidā cirkulāri uz vējas sienām. Un, vadot šo lāzeru pa vēju, mēs viņu lēnā garā slēdzam, gaismas iedarbība ir perpendikulāra, līdz ar to nepieciešama ir mazāk jauda un izmantojam tikai 10 vatus, bet vēja jau slēdzas, tātad 3 reizes mazāk jauda, efektivitāte pati, bet nav pēcoperācijas sāpes. Pēcoperācijas periodā pacienti jūtas pilnīgi komfortabli, nākamā dienā var iet uz darbu. Baltijas kontekstā šāda aparatūra ir tikai Latvijā. Tāpat arī lāzers, kas palīdz cīnīties ar kosmētiskiem vēju defektiem, iznīcina vēju mazspējas izraisītu pigmentāciju un lietojams arī tetovējumu likvidēšanai. Pilnīgi nesāpīgi tiek desturēts šis ādas pigments, un 2 nedēļu laikā viņš uzsūcās un āda paliek savā dabīgajā krāsā bez kādiem kosmētiskiem defektiem. Kad ir likvidēta pretēja asins plūsma ar mini-invazīvām metodēm, tiek izņemti sīkie vējas zariņi, ko tautā dēvē par vīnogu ķekariem. Pēc operācijas nekādu šuvju un diegu brūcītēm pietiek ar plāksteriem. Mēnesi vēlāk ar lāzera tehnoloģiju tiek likvidēti sīkie vēju kapilāriņi un kājas kā jaunas.